Alsviķa arodskola atrodas Alūksnes novada Alsviķu pagastā Skaistā parkā. Alsviķa arodskolas simbols ir pūcīte, kas laipni sagaida viesus un izrāda skolas dzīvi. Te tiešām ir ko redzēt, jo šogad Alsviķa arodskolā jaunais mācību gads pedagogiem un audzēkņiem sākās ar skaistām pārmaiņām. Es skolā strādāju jau, man liekas, 18. gadu, un šis bija pirmais gads, kad mēs skolā ienācām pa asfaltu, pa skaistām bruģētām taciņām, ka mums nu jau ir aizmirsušies dubļi, putekļi. Un ienākot tālāk skolā, mūs sagaida skaistas kāpnes, skaisti gaiteņi. Un gaiteņos mēs jau esam sākuši izvietot mūsu novada mākslinieku gleznas. Renovācijā lielu darbu ir ieguldījusi saimniecības vadītāja Zoja Kazakova, kura ir realizējusi projektus, lai skolas vide būtu sakopta un ērta audzēkņiem ar invaliditāti. Skolā jūs šobrīd ir realizēti klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekti. Pirmā kārta KPFI nosiltināta mācību korpus un dienesta viesnīcas sakārtota elektrība, logi un ventilācija. Mums jau sakārtota katlu māja KPFI otrā kārta, un pašreiz mums notika ar būvatļauju uzsakti pilsēkas renovācijā. Uz nākotnē mums ir tagad nākoši projekti, mums būs, diemžēl, uz 17. gadu. Visi tāds iekštelpas renovācijas visiem korpusiem, tā plānoti darbi. Daudz vēl darāmā, bet, daram. Lūdzu, brauciet pie mums mācīties, mums tie ļoti labi. Tie mums ļoti labi. Alsviķa arodskolas galvenais uzdevums ir sniegt profesionālās izglītības un rehabilitācijas pakalpojumus 1., 2. un 3. grupas invalīdiem darbspējas vecumā. Skolā darbojas Alūksnes novada vidusskola, kur pēc mācību nodarbībām var iegūt vispārējo un vidējo izglītību. Pie mums skolā ir individuāla pieeja katram audzēknim, tiek ņemtas vērā viņu vajadzības. Pie mums var apgūt būvstrādnieka profesiju, apava labotāju, teksta redaktoru operatoru, aprūpētāju, šuvēju, pavāru palīgu profesijas. Šogad mums ir nokomplektējusies arī viengadīgā Eiropas grupa. Alsviķa arodskola šogad uzsāka darba vidē balstītu izglītību. Uzņēmēji ir ļoti atsaucīgi un labprāt ņem praksē audzēkņus. Mums galvnieku grupa ir ļoti liela šogad. 12 puiši, otrdienas, trešdienas un ceturtdienas strādā uzņēmumos, un pirmdienās, piekdienās mācās teorētiskās mācības skolā uz vietas. Un to praktizēsim arī, droši vien, ka ar oktobra mēnesi sāks arī citu grupu audzēkņi. Alsviķa arodskolā ir dienesta viesnīca. Audzēkņiem ir valsts apmaksāta 4-reizējā ēdināšana. Audzēkņi saņem gan valsts, gan Eiropas sociālā fonda stipendijas. Ir individuāla sociālā rehabilitācija ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem, fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras un ārstnieciskā vingrošana. Arodskolā ir plaša izvēle brīvā laika pavadīšanai. Tā ir radoša pērļošana, adīšana, tamborēšana, un ne tikai meitenes puiši arī iesaistās. Vēl viens projekts bija, kura rezultātā ieguva finansējumu, un tas ir galvniecības pulciņš skolas audzēkņiem. Pēc mācību darba tas, kas viss notiek, tā ir rehabilitācijas komanda, kas strādā. Tur ir dienesta viesnīcas skolotāji, kuri, ja tā drīkst atļauties teikt, ir tēvs un māte, ģimene reizē. Tie ir medicīnas darbinieki, medmāsas, kas rūpējas un vienmēr zina par šo veselības stāvokli. Tas ir logopēds, tā ir interešu izglītība. Tas ir zīmju valodas tulks, kas arī iet stundās. Tās ir sporta aktivitātes un tā ir arī biblioteka. Arodskola piedalās dažādos projektos. Alsviķa arodskolai ir arī sadarbība ar Portugāli. No 23. marta līdz 23. aprīlim 8 skolas audzēkņi dosies uz Portugāli un arī 4 pedagogi. Tā kā tā ir vienreizēja iespēja nākt, mācīties un arī paceļot.
Alsviķa arodskolā strādā ļoti profesionāls un sirsnīgs personāls, tāpēc audzēkņi te jūtas kā lielā ģimenē. Katrs audzēknis te ir gaidīts. Katru gadu rīkojam atvērto durvju dienu, un arī nākošgad, 24. aprīlī, visi laipni gaidīt uz atvērto durvju dienu, un nākošgad mēs uzņemsim apavu labotājus, teksta redaktoru operatorus, pavāru palīgus, un Eiropas grupā arī mums ir plānots uzņemt teksta redaktoru operatorus. Ja ir pabeigta pamatskolas izglītība, mēs varam sākt uzņemt jaunā gada. Visu informāciju par Alsviķa arodskolu meklējiet mājaslapā.